Ļoti liels prieks, ka mēs sākām ar mūsu Jelgavas dziesmiņu, kurā mūsu jaunieši izdzied savu attieksmi pret pilsētu. Un arī šodien, redzot tik daudz jaunas sejas, jaunus palīgus, kas noteikti ar savu devumu ir palīdzējuši jums tikt galā ar varbūt tās to, ka mēs visi kopā veidojam mūsu pilsētu. Mēs veidojam mūsu pilsētu aizvien skaistāku, mums vismaz liekas, ka tā. Un šis gads varbūt tās, un šis rudens ir bijis tāds atkal ļoti saudabīgs, jo mēs neredzējām, jeb redzējām ļoti īsu laiku vienu no ziemas galvenajiem nesējiem, tas ir sniegu, viņa nebija. Un salas tikai tagad, kas no vienas puses priecē, ka mūsu komunālie rēķini ir mazāki, bet no otras puses, protams, mums priecē vienmēr sniegs. Bet, lai šo sniegu kompensētu un šo skaistumu papildinātu mūsu Ziemassvētku sajūtu, mēs vienmēr esam aicinājuši pilsētniekus izdēļot savu teritoriju, tādējādi dodot prieku sev, dodot prieku apkārtējiem, dodot prieku mums visiem kopā. Un liels paldies jums par to ikgada darbu, kad jūs netaupot savus līdzekļus, izdomu, prieku, prasmi, to veidu. Es domāju, ka pilsēta arī šogad ir mazliet pacentusies ar to, ka mums un apkārtējiem cilvēkiem ļoti patīk mūsu egli. Un par egli mēs esam dzirdējuši ļoti daudz gan skaudīgus, laba, balta vēlējumus, ka tik tiešām šogad mūsu egli ir skaistākā Latvijā. Un ne tikai. Es domāju, ka tas tā ir. Un mums prieks par to, un mēs sakam paldies pilsētsaimniecībai un visiem cilvēkiem, kas piedalījās, māksliniekiem, kas piedalījās šīs egles veidošanā, ir izdevies. Bet, protams, šis gads varbūt tās ir mazliet savādāks un mazliet nepierasts ar to, ka ir pabeigušies lielie ielu remontdarbi, un mēs ar tādu labu sajūtu varējām arī ielu apgaismošanas un ielu izdekorēšanas darbus veikt. Un es domāju, ka nākošajā gadā, tad, kad mēs būsim pabeiguši arī Pasta salu, atkal būs viens sakārtots objekts, kurā varēs mākslinieki, gaismotāji izpausties, un mēs visi kopā varēsim priecāties par padarīto. Tik tiešām, es domāju, ka mēs šogad, un redzot tik daudz jaunas sejas, tik daudz mazos jelgavniekus, tas nozīmē, vismaz mums tā liekas, ka mēs visi sākam lepoties ar Jelgavu. Mēs sākam lepoties ar savu pilsētu, mēs sākam lepoties ar to, ko mēs esam padarījuši, un tas ir apliecinājums, un man rodas pārliecība, ka mēs neskriesim uz īriju gurķus lasīt. Un arī jaunie neskries uz īriju gurķus lasīt, ka tas arī ir labs darbs, bet mēs savu izdomu, savu spēku, savas prasmes ieguldīsim tepatās Latvijas zemē.